Žaviņām, mēs kopā ar brāli piedalījāmies. Katrīnai Kukārai ir 14 gadi. Savā vecuma grupā Latvijā viņa izcīnījusi 3. vietu vieglatlētikas daudzcīņā. Katrīna dzīvo Aiviekstē, mācās pamatskolā Jaunkalsnavā, bet sporto Madonā. Ikdienu autobusā viņa pavada 2 stundas. Vispirms braucot uz skolu, un pēc tam 2 dienas uz mūzikas skolu, bet 3 uz treniņiem Madonā. Izvadāt, neiespējami. Tas ir dienas vidus, tur sanāk braukti uz turieni, tad vajag gaidīt un braukt atpakaļ. Tāpat ir 35 km viens gals dienā, tie ir 70. Ja braukāt, vizināt. Kā lai saka, ir finansiāli, ir laika ziņā. Esam uzticējušies, ka viņa var ar tiem autobusiem izbraukāt un braukāt. Protams, viņai ļoti grūti un nepatīk viņai tas, bet nekas šeit dzīvē viegli nenāk. Man vieglatlētikā patīk tālēkšana, un arī tas, kad var daudz jaunas draugus iegūt. Un arī vieglatlētikā tas, ka es tur varu savus spēkus uztrenēt un arī laiku ieplānot, iemācīties. Vienkārši interesantāk ir. Dažreiz tāds slinkums braukt uz treniņu, bet tad es saprotu, ka ir jāsaņemas un jāatbrauc. Tad, kad esmu jau atbrauks, te jau ir īsti vienalga. Nav atpakaļ ceļojis. Labā ziņa, ka autobusu uz mūzikas vai sporta skolu novada bērniem ir par brīvu. Pieņemsim, tiek atmaksātas tās pašas sacensības, transports ir pavelti un nav nekādu dalības maksu. Pašiem jāmaksā, jo to sec novads. Tas ir viss, ko vairāk vajag, ja tev ir transports un atmaksātas sacensības. Dienā, kad satiekamies, Katrīna nokārtojusi solfedžo eksāmenu mūzikas skolā Madonā. Tur atlicis vēl viens mācību gads, ko meitene ir apņēmības pilna arī uzveikt. Pēc tam būs vairāk laika vieglatlētikai. Es īsti vēl neesmu domājis, bet man tikai ir sapnis atbraukt uz Olimpiskajām spēlēm. Bet skatoties to, kad es tieku uz treniņiem tikai 3 reizes nedēļā, tad tur ir tā diezgan maza iespēja, kas tur nokļūšu. Es jau redzu, ka jaunākā gada meitenes jau sāk palikt par manīm stiprākas. Un tad es saprotu to, cik daudz jau esmu iekavējusi no tajiem treniņiem. Visticamāk, ka Katrīnas paškritika ir nevietā. Mācoties 7. klasē, viņai ir vēl pietiekami laika, lai savu potenciālu realizētu. Vēl asākais barjeras, kustība. Hop! Vēl ātrāk. Hop! Latvijas līmenis noteikti. Varētu arī kaut ko Baltijas līmenī sasniegt. Un tālāk jau atkarīgs, kā tie dzīves ceļi aizvedīs. Ja varbūt pēc vidusskolas uz Ameriku aizies studēt, varbūt arī kaut ko vairāk varam sasniegt. Es viņai esmu teicis, ka tur skolas rekordi. Viņa ir labojusi tur jau kādus, nezinu, cik daudz. Es esmu apsolījis, ka kaut kad es tur sarakstīšu. Tu redzēt, varbūt pēc sportzāles. Tos es sāku reģistrēt, ka es sāku strādāt no 90. gada. Šitos nevarētu atrast. Helmuts Polis ir sporta skolotājs Jaunkalsnavas un arī Bērzaunes pamatskolā. Katrīna bija viņa skolniece Jaunkalsnavā. Skolotājs ātri vien pamanīja meitenes talantu un viņas vecākiem ieteica to attīstīt Madonas sporta skolā pie treneriem Krauklīšiem. Man liekas, nedēļas laikā mēs bijām jau Madonā, pie Anitas jau. Un vēl pēc nedēļas mēs jau braucām mājā ar medaļām. Katrīnas gadījumā tur nebija problēmas. Viņa pirmkārt viņai pati gribēja, viņai arī vecāki bija interesēti, visu tur noteikti. Bet ir jau talanti, kur tu redzi, ka viņam ir, bet viņam pašam ir vēlēšanās, ne tur vecākiem interesi varbūt ir tādi, jā. Madona ir sava novada talantu kalve tiem, kuri sportā grib sasniegt vairāk. Šobrīd sporta skolā vieglatlētikā darbojas 120 bērni. Vairums pieteikušies paši, taču nevienu ieteikuši apkārtējos skolu sporta skolotāji. Gluži kā Helmuts Katrīnas gadījumā. Katrīnas trenere gan iezīmē kādu problēmu. Pēdējos gados bieži tiek apvienots trenera un pedagoga darbs. Līdz ar to sportiskākie bērni nonāk tajā sporta veidā, kurā ārpus skolas trenē sporta skolotājs. Un nevienmēr tas ir bērna dotībām atbilstošākais sporta veids. Tā kā bija agrāk, kad, piemēram, sporta skolotājs bija neitrāls skolotājs skolā. Un viņš te bērnā saredzēja, tas būs sporta spēlnieks, tas būs vieglatlētis, tas būs slēpotājs. Un tad virzīja. Tagad tos labākos jau paņem, slēpošanas treneris paņem tos labākos bērnus sev, vai ne? Basketbola treneris. Tos labākos paņem sev. Jā, viņš vairs tā nedēļā pa labi, pa kreisi tos bērnus.
Nu, tad, kas jau paliek pāri, ar to mēs strādājam. Tomēr pat šādā situācijā Madonas vieglatlētikas treneriem izdevies dot savu artavu daudzu junioru un arī pieaugušo izlases sportistu sagatavošanā. Un daudzi no viņiem tiešām ir bijuši lauku bērni, kas uz treniņiem braukuši 20, 30, pat 50 kilometrus. Tāpat zīmīgi, ka augstākos rezultātus sasnieguši tieši daudzcīņnieki, tie, kas savu panāk ar smagu darbu, pat ja talanta nav tik daudz. Katram trenerim ir savs plauktiņš. Helmutam ir atrast to briljantiņu, man bišķiņu paslīpēt, ja, un tad to briljantiņu nodot tālāk, vēl labākās rokās, ja, lai viņu slīpē līdz dimantam varbūt. Ja mēs redzam, ka tas lauku bērniņš viņš nevar izbraukāt, nevar vecāki izvadāt, mēs sūtījām uz Murjāņu sporta ģimnāziju. Tā arī laba vieta, jā, tieši lauku bērniem, kur tālāk pilnveidoties. Cik tālu sportā ies Katrīna, vēl pāragri spriest. Šobrīd konstatējams vien tas, ka šī brīža ikdienas ceļi viņu mājās atveda 6 vakarā dienās, kad ir treniņi, un 8, kad mūzikas skola. Ar vienu gan 14-gadīgā meitene izceļas uz vienaudžu fona. No kurienes tev tā nopietnība? Man tā liekas, ka no vecākiem varētu būt, tāpēc, jo tagad es biju mazāk, mēs visu laiku braukājām uz laukiem, tādi nopietni darbi tur jādara, un tad arī tas, ka tie 3 brāļi kaut ko arī iemāca no tās dzīves. Viņu kļūdas var teikt, ka arī gandrīz kā manas kļūdas. Tad es no tām kļūdām mācos, un tad nopietnāk, ka sāku palikt. Jāatbalsta ģimene, ja pamana skolotājs, ja treneris treniņa laiku spēj pielāgot mājupceļa autobusam, tad var sanākt arī atvērt lielā sporta durvis. Vai izdodās? Cik varēsim, tik palīdzēsim. Tieši tā.